Ukrainā es īstenībā strādāju ar dažādiem uzņēmumiem, arī ar vienu investīciju fondu Igaunijā tagad. Esmu ilgstoši jau 15 gadus strādājis ar tehnoloģiju uzņēmumos, kas attīsta kaut kādas jaunas inovācijas. Tech Hubs ir, tā teikt, mans hobijs, kurā es iesaistījos pirms 5 gadiem, un kas ir, tā teikt, brīvā laika izpausme. Ne es viens dibināju, man ir vēl 3 līdzdibinātāji, un īstenībā tas, kas visvairāk vēl ielika tur laikā, tāds Ernests Štāls, kurš jau bija organizējis tādas satikšanās ik mēneši tieši jauniem tehnoloģiju uzņēmējiem. Un es viņu satiku un palīdzēju tad turpināt šos te organizēt, un mēs konstatējām, ka tiešām ir gan pieprasījums, un kā arī ir komandas, kuras gribētu strādāt kopā vienā telpā. Un tā kā izveidojām Tech Hubu kā gan fizisku vietu, kur komandas strādā kopā. Aiz maniem var redzēt, teiksim, viņas visas vienā lielā kopējā telpā, katrs pie savu projektu, bet viņām labums ir tas, ka ir kāds, ar ko apmainīties domām, idejām, kontaktiem un tā tālāk. Un gan arī tie pasākumi no tā ikmēneša vienas tikšanās kļuvu daudz vairāk. Mums ir visādas apmācības, mums ir ikgadēja konferences, kas saucās Tech Chill Baltics, un ir, teiksim, daudz visādi vēl pasākumu, un, teiksim, tie arī veido svarīgu daļu no tās komunas, no tā darbības, lai šiem jauniem uzņēmējiem būtu kaut kādi visādi pieturspunkti, informācija, kontaktīkls plašāks, lai viņi būtu veiksmīgāki. Un būtībā tā jēga šai organizācijai mēs esam nodibinājums. Mūsu jēga ir palīdzēt jauniem tehnoloģiju uzņēmumiem attīstīties ātrāk un veiksmīgāk, lai tā teikt mazāk nomirst pa ceļam, vairāk nonāk kaut kādā veiksmes posmā, jo tas process ir grūts, tā ir liela uzdrīkstēšanās, uzsākt jaunu uzņēmumu, it īpaši tehnoloģiju jomā, kur bieži vien ir kaut kāds nepierādīts visādas klientu prasības un tehnoloģijas ieviešanas lietas un tā tālāk. Tā kā risks ir augsts, un mēs kaut kā varam palīdzēt veidot tādu likteņu, kur viņi var labāk izdzīvot. Vispazīstamākie ir vairāki, kas jau ir izauguši mūsu, tā teikt, mazo līgzdiņu. Vispazīstamākais ir Infogramma, datu vizualizācijas rīks, kuram jau tagad Rīgā ir pār 50 cilvēkiem. Uzņēmums ir piesaistījis pār $2 miljonu riska kapitāla finansējumu un attīstās veiksmīgi. Vēl citi ir Max Traffics, ir Front, Selfai, vesela virkne, kas ir jau attīstījušies un viena daļa jau aizgājuši tālāk savos ceļos, kad viņa komanda kļūst pārāk liela, lai šajās telpās pašās būtu. Man personīgi ir tāda sajūta, ka Latvija varētu būt, teiksim, salīdzinot ar mūsu mazo izmēru un cilvēku skaitu, varētu būt tehnoloģija lielvalsts. Teiksim, mums ir uz šo mazo cilvēku daudzumu, mums ir ļoti daudz cilvēku ar zināšanām, ar spējām, ar, tā teikt, lauksaimnieku sīkstumu, kas liek cilvēkam strādāt no rīta līdz vakaram un kaut ko sasniegt. Un es domāju, ka caur to mēs varētu radīt darbvietas, radīt jaunas produktus, iekarot tirgus globālā mērogā. Un tas pirms 10 gadiem to bija daudz grūtāk darīt no mazas valsts Eiropas nomalē, un tagad to ir daudz vieglāk darīt, un tā kā šī ir lieliski iespēja. Man meita bija pusaudze. Un tad viņi nāca un saka, tam ir problēmas, tas saka lietot narkotikas vai alkoholu. Tā meitene ir stāvoklī, un es sapratu, vienreiz gāju blakus baram un sapratu, ka ir vieta, kur viņam dzērt alkoholu, bet nav vietas, kur viņi var atnākt un risināt savas problēmas vai attīstīt savus talantus. Un mūsu biedrībā otrādi viņi grib laust tos stereotipus, kā karoste ir nākotne, un ir jaunieši, kur negrib būt krimināli, kur ir talantīgi, aktīvi,
drosmīgi. Mums ir tādi, ka mēs sakam patstāvīgi, tas ir ap 40, un tie, kuri tā kā atnāk, ja ir problēma, vai atnāk speciāli uz kaut kādu nodarbību, tie ir vairāk. Tāpēc mēs esam tie, kur tā kā, ka mēs sakam, ka platforma, viņi ienāk, viņi atrod sevi un iet tālāk. Mēs cenšamies dot arī dzīves iemaņas. Ja kāds saka, viņš neprot gatavot makaronus, mēs varam makaronus kopā. Ja kāds nemāk pogu piešūt klāt, mēs šojam kopā. Jaunieši, kur nezināja, ko viņi grib, kas viņiem patīk vai ko viņi var, tad, kad viņi saka, es nekad nedziedāšu vai nerunāšu angliski, un tad pēc laika mēs redzam rezultātus. Viņi runā angliski, viņi dzied vokālu, viņi dzied solo, viņi spēlē klavieres, kad teica, ka mani pirksti ir kā no koka. Vai, ja, piemēram, jauniecis negāja ne skolā, ne darbā, viņš tagad mācās universitāti. Tas ir tāds prieks, kura dēļ gribas censties vairāk un vairāk. Un mēs plānojam un ceram, ka mums būs māja, kur mēs varēsim izveidot dažādas tādas tā kā studijas, kur uzņēmīgi jaunieši, kuri teiks, es gribu ņemt atbildību un atbildēt par to, lai viņi izveido mikro uzņēmumu un sāk tādu mazu mikro uzņēmēju darbību. Un mēs savā ziņā varam viņam atbalstīt, palīdzēt, un lai viņi varētu sevi, kamēr mācās, lai parūpēties vairāk par sevi. Ne tikai ar stipendijiem, bet ieguldot savu darbu. Biedrība 3x3 ir radusies ASV 1981. gadā un tikai 1990. gadā atceļojusi uz Latviju. Un kopš 1990. gada, kā neatņemama sastāvdaļa, ir miedarbe un komunikācijas starp ārzemēs dzīvojušiem latviešiem un Latvijas latviešiem, kas savstarpēji komunicē, apmainās ar pieredzi un dalās tajā, kas kopīgs un arī tajā, kas atšķirīgs. Un darbības formāts ir tāds, ka katru gadu Latvijā notiek 2 3x3 sajieti, un šajos sajietos piedalās vidēji aptuveni 300 dalībnieki, kur ir gan ārzemju, gan Latvijas latvieši. Ir nedēļu ilgi pasākumi ar ļoti plašu kultūras programmu un dažādām nodarbībām 3 cēlienos visdažādākām vecuma grupām, no 0 līdz pat 100 gadiem, kur tad notiek šī savstarpējā gan sadarbība, dažādās praktiskās un teorētiskās ievirzēs, gan arī kopīgos pasākumos komunikācija. Un tas ir tas galvenais formāts, kā mēs funkcionējam Latvijā. Un ir arī 3x3 moments, kas notiek ārzemēs, joprojām notiek arī ASV katru gadu. Un pēdējos gadus notiek arī Īrijā 3x3 pasākums, ir arī Austrālijā 3x3. Un šobrīd top arī apvienotajā karalistē. Tā ir tā apziņa par latviskumu, par latvietību, par to, kas mūs vieno, šīs kopējās vērtības, kas cauršāvo šos cilvēkus, kas mēs pulcējamies un tiekamies, un katru gadu tie ir arī citi un jauni. Un tas, ka mēs satiekoties, redzam, cik daudz labas lietas ir paveiktas un ko vēl var izdarīt, un jūtamies labi, ka mēs esam latvieši. Gandarījums rodas tajā brīdī, kad mēs sapulcējamies gan savos 3x3 sajietos, gan varbūt kādos citos pasākumos, un neatkarīgi no vecuma, no sociālā stāvokļa, varbūt arī finansiālās situācijas, mūs vieno šī kopīgā mentalitāte, šī latviskums kā vērtība, un tad tā ir tā vērtība, kas ir kopjama, izkopjama, attīstāma un saudzējuma nododama arī nākamajām paaudzēm, un tad tas ir vienojošais, kas dod arī to lielo gandarījumu. Ir tā, ka mēs attīstīsimies tāpat kā līdz šim, kas ir Latvijā katru gadu 2 3x3 sajieti. Šogad tie būs Saldū un Pelčos. Vasarā tas notiek jūlijā. Un tad arī notiek miedarbe starp ārzemēs esošajiem 3x3 nometnēm un sajietiem, kur tiek sūtīti Latvijas lektori pieredzes apmaiņai un savstarpēji notiek šī komunikācija un sadarbība, lai 3x3 arī visā pasaulē attīstītos un uzturētu tās vērtības.